Labdien! Mani sauc Dmitrijs Lukaševičs, strādāju SIA Tesla kompānija un esmu projekta un darba vadītājs saules elektrostacijas izbūvē un projektos. Mēs atrodamies uz Mukasalas biznesa centrā Dēļu 5 ēkas jumtā, kur pašlaik ir uzstādīta saules elektrostacija. Šī ir lielākā elektrostacija, saules elektrostacija Rīgā, par ko ļoti lepojamies. Labdien! Esmu SIA Tesla valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Meļņikovs. SIA Tesla pakalpojumu klāsts ir plašs. Viņš, protams, viss saistīts ar elektroenerģiju vai elektrotīklu būvniecību. Tātad viens no galvenajiem primāriem mūsu pakalpojumiem ir elektromontāžas darbi, elektroinstalācijas darbi, arī projektēšana, vaistrāvas tīkli un energoefektīvi risinājumi. Es esmu Klaus Vasks, Mukasalas biznesa centra līdzīpašnieks un SIA MBC enerģijas valdes loceklis. Nav noslēpums, ka biroji un biroja ēkas pasaulē sastāv 20 līdz 25% CO izmešu radīšanā. Līdz ar to, protams, šis ir segments, kur ļoti daudz ekonomējot un pareizi strādājot un pārējot uz atjaunojumiem resursiem, mēs varam samazināt izmešu daudzumu. Kopējais patēriņš gadā ir ap 3000 MWh. Šī elektrostacija seks ap 6–7% no kopējā patēriņa, proti tas būs ap 180 MWh gadā. Tā kā ar kompāniju Tesla mums ir bijusi sadarbība jau iepriekš, uzrunājām viņus un sapratām, ka šo projektu realizēsim kopā ar tieši kompāniju Tesla. Priekšnosacījums bija labi projektu realizācijas termiņi un arī finansiālie nosacījumi, kas mums apmierināja. Mūsu viens tagad no attīstītākajiem nozarēm tā ir saules bateriju montāža. Garantija ir 12–15 gadi šai sistēmai, bet realitāte ir tāda, ka nekādu apkalpošanas izdevumu vienkārši nav. Praksa rāda, ka šī sistēma strādā gan garantijas laika bez traucējumiem, gan arī pēc garantijas laika līdz 25–30 gadiem noteikti. Un cik es zinu, saules bateriju vēsture nav tik gara, bet tās sistēmas, kas arī palaistās kosmosā 50 gadu atpakaļ, viņi joprojām vēl strādā. Ja viss pareizi tiek aprēķināts, tad uzņēmumiem atmaksāšanas periods varētu būt 5–6 gadi. Savukārt privātpersonam, izmantojot neto tarifu un iespēju nodot tīklā enerģiju un saņemt viņu atpakaļ, tas periods varētu būt līdz 8 gadiem. Nākamajos 2–3 gados arī uz jumtiem izvietosim saules elektroenerģijas parku, tādējādi dubultojot šobrīd uzstādīto saules elektroenerģijas ražošanas jaudu. Pasūtītiem saules elektrostacijas sniedz daļēju neatkarību no tīkla, zaļo un tīro enerģiju. Saules paneļi ir ļoti labi tajā ziņā, ka viņi ekoloģiskajā ziņā un ekonomiskajā ziņā atmaksājās. Teiksim tā, uz ilgiem gadiem pasūtītiem tiks nodrošināta zaļa un tīra enerģija. Arī bezmaksas enerģija, protams.